Esiet sveicināti skatītāji, kā arī klausītāji un jūsu uzmanībai jaunākās aktualitātes ekonomikā. Šonedēļ papildus ASV vēlēšanām Fed, Norges Bank, Bank of England un Riksbank ceturtdien paziņos lēmumus par procentu likmēm. Cerības uz procentu likmi samazināšanu ir samazinājušās pēc spēcīgajiem ASV izaugsmes rādītājiem un ekspansīvāka apvienotās karalistes budžeta. Vēlēšanu rezultātu un Amerikas turpmākā politika vēl vairāk palielinās nenoteiktību. Investori ir palielinājuši likmes, kā ASV prezidenta vēlēšanu rezultāti izraisīs krasas cenu svārstības obligāciju un valūtas tirgos. ASV IKP trešā ceturkšņa dati apliecināja strauju izaugsmi, ko noteica noturīgs privātais patēriņš. Mēs turpinām gaidīt mērenu palēnināšanos. ASV vēlēšanas ir nenoteiktības faktors nākamajiem gadiem, taču pamatā esošā izaugsme ir bijusi spēcīgāka, taču tā nedrīkst aizkavēt Fed 7. novembra samazinājumu par 25 bāzes punktiem. Eirozonas izaugsme trešā ceturksnī bija nedaudz spēcīgāka kā gaidīts. IKP ceturkšņa laikā pieaug par 0,4%, tomēr mūsu viedoklis par nelielu izaugsmi šogad saglabājas. Rezultāti joprojām sniedz atšķirīgu ainu. Spānijas ekonomika uzrāda augstus un stabilus izaugsmes tempus, kamēr Itālijas IKP stagnē. Francijas IKP īslaicīgi palielināja vasaras olimpiskās spēles. Vācijas izaugsmes rādītāji pārsteidz pozitīvi, taču otrajā ceturksnī izaugsme tika pārskatīta uz leju, un kopējā Vācijas ekonomikas situācija joprojām ir vāja. Eirozonas inflācija oktobrī pieauga līdz 2%, sasniedzot Eiropas centrālās bankas mērķi un atbalstot likmju samazinājumu par ceturtdaļu punktu decembrī. Ķīnas lielākais elektrisko auto ražotājs BYD pirmo reizi ir uzrādījis lielākus ceturkšņa ieņēmumus nekā Tesla, taču cenu karš ietekmēja tā rentabilitāti. BYD ieņēmumi trešajā ceturksnī sasniedz $28,2 miljardus un pārdeva rekordlielu skaitu 1,1 miljonu automašīnu, pārsniedzot Teslas $25,2 miljardus ieņēmumus. BYD bruto peļņa noslīdēja līdz 21,9%. Pateicoties augstajām vertikālās integrācijas līmenim, BYD bruto peļņa pārsniedz Teslas, Ķīnas konkurentu Zeekr un Xpeng rādītājus. Tā vietā, lai tieši piedāvātu atlaides, BYD pēdējos mēnešos ir laidis klajā plašāka diapazona modeļus, kas aprīkot ar uzlabotām funkcijām par zemākām cenām nekā to vecās versijas. Šī stratēģija ir palīdzējusi tam nostiprināt vadošo pozīciju tirgū. Trumpa uzvaras izredzes pieaugums skāra no eksporta atkarīgo Eiropas uzņēmumu, piemēram, automobīļu ražotāju un luksusa preču grupu akcijas. Barclays apkopotais 28 Eiropas akciju gros, kas tiktu pakļauts ASV tarifiem kopš septembra beigām, ir samazinājies par 7%. Gros, kurā ietilps Diageo, LVMH un Volkswagen, šogad līdz šim ir samazinājies par 2%, salīdzinot ar 8%, kas bija pieaugums Eiropas akciju tirgū. Kritums ataino tirdzniecības kara iespējamo spiedienu uz nozarēm, kuras cīnās ar vājo iekšzemes ekonomiku un pieprasījumu palēnināšanos Ķīnā. Eiropas akciju tirgi šogad ir atpalikuši no tehnoloģijām balstītā Wall Street rallija. Analītiķi sagaida, ka Trumpa nodokļu samazināšanas programma veicinās ASV akciju tirgu, kas palielinās atšķirības ar Eiropu. $400 triljonu gadā tāda tiek vērtēta ASV prezidenta kandidātu nodokļu politikas cena. $250 miljardi ir balstīti uz Goldman Sachs aplēsi, kurā teikts, ka Trumpa priekšlikums samazināt korporatīvo likmi no 21% līdz 15%, palielināt S&P 500 grupu peļņu
par 4%. Harrisas plāns to paaugstināt līdz 28% nozīmētu ieņēmumu kritumu par 5%, un citi viņas priekšlikumi uzņēmuma ienākumu nodokļu jomā samazināt ieņēmumus vēl par 3%. Attiecībā uz S&P 500 ieņēmumiem, kas nākamgad tiek prognozēti 2,2 triljonu apmērā, 12% atšķirībai ir nozīme. Pagaidām uzņēmumi piebremzē lielas investīcijas, jo 5. novembra iznākumam būs tik būtiska ietekme. Tikai pēc rezultātu uzzināšanas viņi varēs aprēķināt, kā tas viņus ietekmēs. Lielie uzņēmumi, kas veic lielas investīcijas, veic aprēķinus, un to vajadzētu ņemt vērā arī mūsu politiķiem. Saskaņā ar ANO ziņojumu klimata pārmaiņu novēršanai sāk pietrūkt laika, un pasauli gaida temperatūras paaugstināšanās par vairāk nekā 3 grādiem, salīdzinājumā ar pirmsindustriālo līmeni, jeb 2 reizes pārsniedzot Parīzes nolīguma mērķi. Secinājumi ir balstīti uz tā saukto emisiju starpību, jeb atšķirības starp siltumnīca efekta gāzi līmeni, ko cilvēki palielina atmosfērā, salīdzinot ar to, kādam līmenim pēc zinātnieku domām jābūt, lai ierobežotu planētas uzsilšanu. Viss norāda, ka mērķi sasniegti netiks, bet klimatisko risku ietekme pieaugs. Globālie ieguldījumi, kas nepieciešami pārējai uz nulles emisiju, katru gadu ir no 900 miljardiem līdz 2,1 triljonam dolāru. Tas ir dārgi, bet tas kompensētu ievērojamās izmaksas, ko rada klimata pārmaiņas, gaisa piesārņojums, kaitējums ekonomikai, dabai un cilvēku veselībai. Mercedes-Benz un Porsche apņēmušies pastiprināt izmaksu samazinājumus pēc straujā ceturkšņa peļņas krituma. Ķīnas pieprasījuma krituma dēļ Mercedes-Benz neto peļņas samazinājās vairāk nekā uz pusi līdz 1,7 miljārdiem eiro. Pārdošanas apjoms Ķīnā samazinājās par 17%, savukārt Vācijā pārdošanas apjoms samazinājās par 25%. Arī Porsche pamatdarbības peļņa ceturksnī samazinājās par 41% līdz 974 miljoniem eiro, ko ietekmē strukturālās pieprasījuma izmaiņas Ķīnā. Ieņēmumi samazinājās līdz 9,1 miljardam eiro. Eiropas automobīļu ražotāji ir ieguldījuši lielus ieguldījumus elektroauto ražošanā, bet tagad cīnās ar pieprasījumu kritumu, jo Vācija un citas Eiropas valstis ir samazinājuši subsīdijas e-auto iegādēji. Visticamāk, ka Spānija šogad apsteigs ASV, kļūstot par pasaulē visstraujāk augošo lielo attīstīto ekonomiku. Visticamāk, ka Spānija šogad pieaugs par 2,7%, ko veicinās imigrācijas, turisma, ārvalstu investīciju un valstu izdevumu kombināciju. Arī citas tradicionāli vājākās dienvidu valstis, piemēram, Grieķija, šogad uzrāda labus rezultātus. Turisms daļai izskaidro tās izaugsmi. Šogad tiks pārspēts pagājušā gada rekords attiecībā uz turistiem. Un Spānija apmeklēs 85 miljonu apmeklētāju. Šogad turisms Spānijai veidos 90 miljārdus eiro ienākumu, savukārt citu pakalpojumu eksports veidos 100 miljārdus eiro, kas ir sākot no banku pakalpojumiem līdz inženiertehniskajiem un IT pakalpojumiem, kā arī universitātēm. Spānija kopš 2019. gada ir arī pasaulē 6. lielākais ārvalstu tiešo investīciju projektu galamērķis, liecina FDI Market. Atjaunojamās enerģijas nozarē pērn realizēja 77 jaunus projektus, ierindojoties pirmajā vietā pasaulē ar ASV, taču Spānijā joprojām ir augsts bezdarba līmenis, kas sasniedz 11,2%. Funkas rēķina, kā aiz izaugsmes stāsta, ir arī otra puse, jo IKP uz vienu iedzīvotāju aug lēnāk nekā kopējais IKP. Daļēji tas ir tāpēc, ka pēdējo 3 gadu laikā Spānijas darba tirgu ir ienākuši 700 000 imigrantu darbspējīgā vecumā, un tā liecina Krājbankas fonda Funkas dati.
Šajā laikā imigranti ir aizpildījuši 40% no visām jaunajām darba vietām un ir palīdzējuši palielināt iedzīvotāju skaitu no 47,4 miljoniem līdz gandrīz 49 miljoniem. Taču daudzi ir nodarbināti mazkvalificētos, zemi apmaksātos darbos. Gāzes cenas Eiropā ir pakāpušās līdz gada augstākajam līmenim, jo ieguves pārtraukums Norvēģijā sāsina bažas par spriedzi tuvajos austrumos. Amsterdamas biržas cena palielinājās par 3,6% līdz 43,68 eiro par megavatu stundu, kas bija augstākais rādītājs kopš pagājušā gada decembra. Pieaugums notiek neskatoties uz neparasti augsto gāzes līmeni Eiropas Savienības krātuvēs un uzsver reģionu pastāvīgo jutīgumu pret piegādes traucējumiem. Norvēģija nodrošina aptuveni 30% no bloka kopējā importa. Tāpat saspīlējums starp Izraelu un Irānu ietekmē cenu, jo 20% no pasaules sašķidrinātās dabasgāzes piegādēm iet caur Hormuzas šaurumu. Eiropā ir jākonkurē arī ar Āziju par ierobežotiem sašķidrinātās dabasgāzes piegādēm. 5% no Eiropas Savienības gāzes piegādēm joprojām plūst arī par Krievijas caurulgādi caur Ukrainu. Vienošanās starp Ukrainu un Krieviju par gāzes transportēšanu beigsies decembra beigās, un visticamāk tas netiks pagarināts. ASV un Eiropas tīrā ūdeņraža uzņēmuma akciju cenas ir sabrukušas. Projekti ir aizkavējušies, jo nozare cīnās ar zemāku nekā gaidīts pieprasījumu, regulējumu nenoteiktību un pieaugušo investoru skepticismu. Ūdeņraža uzņēmumi Plug Power, Ballard Power Systems un Green Hydrogen Systems akcijas šogad ir samazinājušās par vairāk nekā pusi līdz vēsturiski zemākiem līmenim, jo tie ziņoja par atkārtotiem ceturkšņa zaudējumiem. S&P Kensho globālais ūdeņraža ekonomikas indeks ir nokritis līdz 20. gada vidus līmenim. Ūdeņrads tiek uzskatīts par ļoti svarīgu energoietilpīgo nozaru, piemēram, tērauda un kuģniecības dekarbonizēšanai. Iepriekš konsultāciju uzņēmums McKinsey samazināja savu 30. gada zaļā ūdeņraža prognozi ASV par 70%, prognozējot, ka valsts nesasniegs Baidena administrācijas noteikto mērķi saražot 10 miljonus tonu tīrā ūdeņraža. Jūlijā Eiropas revīzijas palāta brīdināja, ka Eiropas Savienības mērķis līdz 30 gadam saražot 10 miljonus tonu zaļā ūdeņraža ir nereāls. Eiropā lēnais un nepietiekamais finansējums, kā arī regulējušie šķēršļi dažos ASV štatos ir apgrūtinājuši nozares attīstību. Neskatoties uz kavēšanos, tomēr neliela daļa projektu visā pasaulē ir atcelta. Wood Mackenzie lēš, ka tikai aptuveni 2% no esošās un plānotās ūdeņraža jaudas pēdējo 18 mēnešu laikā ir izbeigti vai atcelti. Nacionālo kontu revīzija ir pamainījusi skatu uz to, kas un kā šogad notiek Latvijas ekonomikā. Atbilstoši jaunākiem datiem, pērn ekonomika pieauga par 1,7% pretēji agrāk uzrādītiem sarukumam par 0,3%. Rezultātā izveidojies pamats datu svārstībām šogad. Kā liecina ātrais novērtējums, 3. ceturksnī Latvijas IKP gada laikā ir samazinājies par 2,4%. IKP ietekmē kritums ražojošās nozarēs par 4,1% un pakalpojumu nozarēs par 2,3%. Par 1,3% mazāk iekasētu produktu nodokļu. Šā gada 3 ceturkšņu veikums uzrāda, ka ekonomika ir kritusies par 0,7% un visticamāk par visu gadu kopumā noslēgs ar kritumu 0,4% apmērā. Diemžēl gaidīta atgūšanās gada otrajā pusē ir ļoti lēna. Savukārt nākamgad pirktspējas nostiprināšanās turpināsies un veidos labvēlīgu augsni tālākam iekšzemes patēriņa pieaugumam. Zemāks procentu likmes palīdzēs stiprināt arī nekustamā īpašuma tirgu un būvniecību Eirozonā, tai skaitā Latvijā, un valstīs aktivitātes atjaunošanos eksportā. Būtisku ietekmi veidos arī Eiropas Savienības fondu ieplūdes pieaugums. Tādējādi nākamgad ekonomikas izaugsme ierobežotā apmērā, bet tomēr pātrināsies. Tas šajā nedēļā arī bija viss. Paldies par uzmanību un tiekamies jau pēc nedēļas pirmdienā. Uz redzēšanos!
Thank you.